Tagad tikai skaties un brīnies, kā tas ir iespējams. Latvijā notiek pasaules čempionāts rallycrossā, turklāt trasē pašā valsts galvaspilsētā. Tagad, kad šo notikumu ir redzējuši miljoniem cilvēku visā pasaulē, tas var šķist pašsaprotams, taču patiesībā tas ir un paliek brīnums. Šobrīd, kad tas viss ir aiz muguras, pamēģināsim izsekot šim notikumam no pašiem tā sākumiem. Lai gan grūti pat definēt, kur šis sākums meklējams. Vai tas, ka Latvijā jau 19. gadsimta beigās bija attīstītākā rūpniecība Baltijā un šeit bija visvairāk tehniski domājošu cilvēku? Vai tas, ka 80. un 90. gados Latvijā uz viļņa bija autokross, kura lielā masveidība un popularitāte radīja iespēju Bauskā rīkot Eiropas čempionātu autokrosā, un ka brāļi Traubergi 2000. gadā iekaroja 1. un 3. vietu Eiropas čempionātu ieskaitē? Tas viss gan tieši, gan netieši ir veicinājis procesu, lai Latvijā notiktu pasaules rallycrossa posms. Bet ja būtu jānosauc tikai viens cilvēks, kas ar savu sapni un neatlaidību Latvijai pavēra durvis uz pasaules čempionātu, tad jāsaka skaļi Aigars Nitišs. Tieši Aigaram, bijušajam autokrosa un autotreka braucējam, bija sapnis, ka latvieši var mēroties spēkiem ar pasaules labākajiem. Tikai pateicoties Aigara ticībai, ka tas ir iespējams, viņa puika Reinis jau no mazām dienām tika neatlaidīgi trenēts, lai paaugoties cīnītos ar pasaules jaudīgākajiem braucējiem. Pēc Reiņa Nitiša izcīnītā FIA Eiropas rallycrossa čempiona titula tika nosprausti augstāki mērķi – pārcelties uz superkāru klasi, kurā līdz šim neviens latvietis vēl nebija startējis. Pasaule liela. Pasaule, es domāju, ka maziņa. Es tikai domāju, ka šis ir tikai ceļa sākums. Es nezinu kā, bet jāiekāp tādā nākamā klasē. Un jānostājās blakām Solbergam un jānostājās blakām visiem pārējām zvaigznēm. Un es domāju, ka arī varbūt tās jāizbrauc viņiem garām. Kā domā, vai rallycross Latvijā arī dabūs savu trasi un varbūt savu lielāku dalībnieku pulku? Jābūt. Nav arī tagad jābūt. To, ka Reinis Nitišs savu pirmo pasaules čempionāta sezonu iesāks ar piedestālu, bet vēl 2 posmus vēlāk, apsteidzot Pēteru Solbergu un Kenu Bloku, izcīnījis uzvaru, negaidīja pat optimistiskākie līdzjutēji. Rallycrossa vārds Latvijā izskanēja skaļāk nekā jebkad agrāk. Augot mērķiem, auga arī pienākumi. Aigaram Nitišam vienam tie vairs nebija pa spēkam. Palīdzēt jaunajam sportistam ar menedžmenta, publicitātes un sponsoru jautājumiem apņēmās uzņēmums RA Events ar Raimondu Strokšu priekšgalā. Pēc uzkrātās pieredzes Eiropas rallija čempionāta rīkošanā komanda bija jaunu izaicinājumu meklējumos, un iespējams šis bija pareizākais brīdis, kad sākt Latvijas ceļu pretī pasaules rallycrossam. Raimonda vizīte 2014. gada pasaules posmā Zviedrijā pavēra iespējas durvis. Pieklāju pie durvīm, stādījos priekšā, un viņi redzēja čali, kuram bija mēdīju vesti mugurā, viegli izpūrs, jo noskraidījās čalis pa trasi. Izklāstīja viņam burtiski 3 vārdos savu domu un ideju, kas bija dzimusi turpat pāris stundu laikā, un pēc kādām dažām dienām saņēma no viņiem ēpastu ar lūgumu satikties, aizlidot uz nākamo posmu, kurš bija Beļģijā, kur jau mēs jau runājām jau daudz nopietnāk, jo kā viņi arī pēc tam atzina, tad viņam tā pirmā mana vizīte likās tāda mazliet pārsteidzoša un nesaprotama. Atgriežoties dzimtenē, ar drosmi vien vairs nepietika, jo bija jāatrisina ļoti grūti uzdevumi. Vispirms jāvienojas ar valdību par valsts atbalstu čempionāta licences maksai. Tieši Reiņa faktors nostrādāja, es teiktu, pusi no darba izdarīt tieši šis apstākļus, ka pateicoties mūsu panākumiem, mēs varējām pārliecināt politiķus, ka jā, Latvijai to vajag. Un otra lieta bija pārliecināt, ka tie nav tikai izdevumi, bet tie ir arī ieņēmumi, ka kopējie šie viesi šī sporta turisma rezultātā Latvijas tautsaimniecībā ienes pietiekami daudz naudas, lai nodokļu ieņēmumu veidā izkompensētu šos izdevumus. Paralēli tam bija jāvienojas ar trases saimniekiem CSDD uzbūvēt pasaules līmeņa rallycrossa trasi rekordīsos termiņos. Mums bija jāgarantē, ka mēs to trasi uzbūvēsim, pie tam neprasot arī budžeta līdzekļus. Tas bija jāņem kredīts, un es to darīju ar ļoti lielām bažām, jo tas laiks bija ļoti minimāls. Pie tam pie šodienas birokrātijas neviens neticēja, ka mēs varēsim arī nodot laikā.
Reāli saliekot mēs savu plānu, mēs secinājām, ka mēs varam iekļauties līdz augusta beigām pie normālas strādāšanas, kas ietver gan sestdienas, gan darba dienas līdz vēliem vakariem. Runājot ar pasūtītāju un organizatoriem, secinājām, ka tas mums galīgi neder, ka mums ir vajadzīgs jūlija sākums, kas bija aptuveni 1,5 līdz 2 mēnešu saīsināts mūsu grafiks. Gada laikā pasaules čempionāta posma rīkošanas pirmais solis bija spērts, un 2015. gada vasarā Rīgā ieradās čempionāta pārvaldītāji IMG un pirmais pasaules rallycross čempions Pēters Solbergs, lai biķernieku trasē oficiāli prezentētu ieceri par pasaules posma rīkošanu 2016. gadā. Pēters Solbergs bija ļoti pārsteigts par šī pasākuma kvalitāti, kā arī IMG un visi pārējie, kas ir saistībā ar čempionātu, saprat, ka Latvijā viss būs ļoti nopietni, un turpat uz vietas, es atceros sociālajos tīklos, viens no rallycross galvenajiem cilvēkiem ierakstīja, ka Latvijas rallycross jau no pirmās saskarsmes brīža ir pacēlis latiņu augstākā līmenī. No malas pasākums varbūt izskatījās pēc labi paveikta darba svinībām. Prezentācija notiek biķernieku trases taisnē, improvizētā sacīkstē Nitišs un Solbergs priecē klātesošos viesus un amatpersonas, taču patiesībā tas ir tikai labi sagatavots starta laukums, jo pārējās rallycrossa trases vēl nemaz nav. Tagad nāk laiks, kad solījumi jāpārvērš darbos. Starp Mežciema priedēm jau 50 gadu mājo biķernieku sporta komplekss ar trasēm auto un motošosejai, kā arī kartinga un spīdveja sacensībām. Rallycrossa trasē jāatrod vieta jau esošajā infrastruktūrā, nezaudējot pārējās biķernieku trases funkcijas. Turklāt te jāatbilst augstākajām FIA prasībām gan drošības, gan uzbūves un iekārtojuma jautājumos. Kopš neatkarības laikiem uzbūvēto autosporta infrastruktūras objektu skaits Latvijā ir pavisam neliels. Tādēļ vietējie projektētāji un inženieri strādāja roku rokā ar uzņēmumu Apex, kas jau guvis starptautisko atzinību motora sporta trašu izveidē. Bija jāsabalansē trases darbība ar trases, jeb rallycross trases izbūvu trases vidū. Tā bija vislielākā problēma, jo mēs nevaram atļauties dēļ tā, kad notiek kaut kāda rakšanas darba rallycross trases vidū, apstādināt, visas šosejas sacensības, driftu sacensības un citas pasākumus šeit. Laika ir maz. Pieļaut fundamentālas kļūdas nedrīkst, tādēļ katrs solis jāizvērtē divreiz un vajadzības gadījumā uzreiz jāpārbauda rezultāts. Tad, kad mēs uzklāsim pēdējo kārtu, tad mēs praktiski neko vairs nevarēsim izdarīt. Pirmie pārbaudē tiek pakļauti jaunās trases tramplīni, kuru leņķi balstīti uz teorētiskiem aprēķiniem. Ļoti svarīgi saprast, kā met mūsu tramplīni, kā piesēžās automašīnas. Leca tālu, bet ne augstu, kas patīk cilvēkiem. Taču eksperti un būvnieki pārbaudas laikā ir klāt un nekavējoties atrod risinājumu. Tā kā to leņķu tramplīnu pamainījām un uzreiz daudz skatāmāk, gan skatītājiem, gan arī pašiem braucējiem daudz interesantāk. Otrajā gājienā viss jau bija tiešām smuki, gan augstu tālu. Tā dinamika ir un šobrīd būvē vēl 2 citas tramplīnas. Nākamais solis ir nodrošināt, lai trases grants posms spētu izturēt 600 zirgspēku auto radīto slodzi. Tas ir viens no labas rallycrossa trases pamatkritērijiem. Mums bija jāatrod pats labākais minerāla materiālais maisījums, kuram pievienojot minimālu cementu daudzumu, mēs sasniedzam to maksimālo stiprību. Ir daudz mazāk putekļi, neveidojas šīs rises, kuras tomēr nav pieļaujams un arī rada braucējiem bīstamību. Izmantojot unikālu ieklāšanas tehnoloģiju kā eksperiments, tiek izveidots džokerapļa grants posms. Daudzās pasaules trasēs problēmas sagādā arī grants un asfalta savienojuma vieta, taču arī šeit mūsējiem ir risinājums.
lielā daļā pasauļu trasu vienmēr ir problēma šajā vietā, jo izsit bedres un tad braucējs sūdzās un mašīnas lauž. Asfalts ir ar savu konsistenci un grants, un viņi savā starpā īpaši nemīl dzīvot kopā. Līdz ar to mēs kopīgi ar projektētājiem un pasūtītājiem nonācām pie slēdziena, ka mums šī vieta ir jāatrisina, lai šī trasa būtu laba gan braucējiem, gan arī mašīnām, kuras pa to brauc, un attiecīgi izveidojām tādu kā betona savienojumu speciāli, ko projektētāji uzprojektēja, pēc tam realizējām dabā. Pārbaudas dienā līst ārprātīgs lietus. Varbūt pasākums jāatceļ. Tomēr tiek pieņemts lēmums turpināt. Ja grants segums spēs izturēt tagad, tad tas izturēs jebkuros apstākļos. Pamēģinājām koncentrēt slodzi vienā vietā, pamēģinājām vienkārši tramplīnu, kas mums ir sanācis pēc mūsu iepriekšējiem testiem, un pamēģinājām uz bremzēm pāriet savienojumu vietai, kur savienojās grants segums ar asfalta segumu. Es pat domāju, ka priekš grunts gandrīz pārāk liela tā noturība, lai gan tādā specializētā starta treniņā atkal tomēr bija tā, ka gribēja brukt. Tā kā tur vēl būtu nedaudz jāpiestrādā un būs ok. Liela daļa no šiem testiem segums izturēja vairāk nekā labi. Koncentrēt slodzi vienā vietā, mazliet mums gribās, lai segums būtu vēl cietāks, bet tas arī ir tikai dažās atslēgas vietas trasēs, ne visos posmos. Pirms Joker tramplīna segums, kāds viņš ir tagad, viņš pilnībā var palikt un var strādāt, jo tāds slodzi, kā mēs uzlikām koncentrēt vienā vietā, viņš nemaz nedabūs sacensību laikā. Biķernieku trasei jāatbilst augstākajām FIA drošības prasībām. Barjeras un aprīkojums ir kaut kas unikāls. Tas šobrīd ir modernākais un labākais šajā rallycross trasē no visām pārējām trasēm pasaulē. Metāla barjeras, tās, kas ir pa malām grants sekcijā 3 līmeņos, tas arī ir kaut kas unikāls, jo Latvijā līdz šim tādas nav uzstādītas. Tas laiks bija tik maz, kad saražot to nepieciešamo daudzumu ar visiem betonu blokiem, sētām, žogiem, aizsargžogiem, bija diezgan saspringti. Gandrīz 2 gadus pēc pirmās idejas rašanās un tikai 5 mēnešus pēc darbu sākuma rallycrossa trase Biķerniekos ir gatava. Novērtēt padarīto ieradušās valsts un pilsētas amatpersonas, mēdīji, autosportisti, čempionāta un FIA pārstāvji. Šis ir vēsturisks brīdis Latvijas autosportā. Lepnums patiešām par šo trasi ir, un tāda gandarījuma sajūta ir milzīga. Gribētu tās droši apgalvot, ka pašlaik viņa ir ne tikai viena no modernākajām, bet pati labākā, inovatīvākā trasa pasaulē. Es domāju, ka Rīga būs vienkārši etalons, kurai nākošai jaunai trasei. Baigais kaivs par to trasi braukt. Ar katru apli ar vien vairāk, un tā odziņa trasē parādās un saķer uz grāmatas sekcijas, var jau plūdeni visus pagriezies, tiešām sēž, kaifoja. Es domāju, no katra pa drusciņam ir salikts vienā trasē, un to visi braucēji varēs izbaudīt. Ar citām grūti salīdzināt tikai tāpēc, ka nav bijušas vēl sacensības. Tad, kad tu brauc viens pats, ir pilnīgi savādāk nekā, kad stāv 5 vai 6 mašīnas uz startu. Pasaules čempionātam nevar sagatavoties uz papīra. Jāzina, kā darbosies visas pasākumā iesaistītās puses. Gan tehniskie dienesti, gan tiesneši, gan organizatoru personāls. Tieši tādēļ RA Events apņēmās jaunatklātajā trasē organizēt Ziemeļeiropas čempionāta posmu un izmēģināt visus risinājumus, kas būs nepieciešami jau pēc pāris mēnešiem daudz vērienīgākajā pasaules posmā. Tagad mums ir ļoti labi atskaiti, ļoti labi piemēri, nevis uz citu rēķinu, bet savi piemēri, ko mēs varam salikt un parādīt, šitā var, šitā nevar. Tas, ko mēs ieraudzījām, mēs saprotam, ka ar cilvēkiem un ar visu tas, kas mums ir jāstrādā vēl vairāk, un jāmēģina visiem paskaidrot, ka mēs organizēsim pasaules čempionātu. Uz mums skatīsies visa pasaule. Visi. Un ja tu esi tiesnesis, tu nevari gulēt savā tiesneša postenī atlaidies. Ēst sēmiškus vai pīpēt, vai spaidīt telefonu, taisīt selfišu, to nevar darīt. Turklāt atziņu grozu papildināja Biķerniekos atbraukušās pasaules un Eiropas čempionāta komandas, kas vairāku dienu garumā Rīgas trasē aizvadīja testus un treniņus. Saulainā vasara nedeva laiku atpūtai, jo labi sagatavota trase nav vienīgais veiksmīga pasākuma kritērijs. Atlikušie mēneši tiek pavadīti plānojot neskaitāmās detaļas, kas nereti gan skatītājiem, gan dalībniekiem šķiet gluži pašsaprotamas. Patiesībā tas mums visiem ir nākošais pakāpiens. Un man ir prieks, ka mums visiem ir krituši šī loza to darīt, un tas ir ļoti jauki. Jo, kā jau es teicu saviem puišiem, ar kuriem mēs kopā cīnāmies, teiksim, Eiropas čempionātā, diezgan rallijā,
tad mēs jau pēc šī pasākuma noteikti Eiropas čempionātā uztversim kā nacionālo čempionātu aptuveni pašā līmenī. Biķernieku trasē tāds apmeklētāju skaits nav bijis sen, un liela uzmanība tika pievērsta skatītāju plūsmas plānošanai, uzbūves un personāla darbu grafikiem, ļaujot visai komandai darboties kā vienam mehānismam. Vēl pirms pasākuma ir jāparedz, kur gaidāmas problēmas un jānodrošina viss nepieciešamais, lai tās atrisinātu. Olimpiādē, teiksim, vienu jautājumu, vienu funkciju risina vesela komanda. Šeit varbūt ir funkcijas, ko dara, kad viens cilvēks risina vairākas funkcijas. Tāpēc kaut kādā ziņā tas ir pat grūtāk un sarežģītāk nekā strādāt pie olimpiādas. Tāpat liela uzmanība pievērsta trases vizuālajam noformējumam, reklāmām un publiskajām aktivitātēm, kas vienmēr jāveic roku rokā ar čempionāta rīkotājiem un sacensību atbalstītājiem. Uzraudzību gan no sponsoru, gan no AMG puses ir daudz uzmanīgāk uz mūsu puses vērsta, un tas nevar būt tik vienkārši, kad mēs izdomājam reklāmu, mēs izdomājam plakātus un tos vienkārši drukājam. Mēs to saskaņojam ar AMG un tad arī ar katru no sponsoriem. Viena puse, protams, ir reklāmas, ko cilvēki redz, un otra tā lielākā daļa bija tieši biķerniekos uz vietas jau sacensību laikā. Tie bija gandrīz 4 kilometri, jeb apmēram 10 000 kvadrātmetri ar visu reklāmu un baneriem. Bez uzmanības nevar palikt arī skatītāji un sportisti. Autostāvvietā, kur ikdienā atrodas Mežciema iedzīvotāju spēkrati, jāiekārto dalībnieku parks, bet rallycrossa trases malās jāuzceļ tribīnes vairāk nekā 10 000 skatītāju. Trasē, kurā ir 2000 vietas cilvēkiem, ir jāapsēdina 15 000 cilvēku. Skaidrs bija tas, ka Baltijā tāda apjoma nav. Piegādātāju nav. Līdz ar to tie meklējumi tika paplašināti Eiropas virzienā. Es atceros to mirkli, kad 2 nedēļas pirms sacīkstes ārā uz Biķernieku ielas bija sastrēgums no 10-12 smagajām mašīnām, kas bija atvedušas tribīnes mums. Vīri kramē viņas ārā, brauc pa vienai mašīnai iekšā, puzli milzīgi tur notikās. Pasaules čempionāta rīkotāji AMG vēl ceturtdienas vakarā pirms sacensībām norādīja posma organizētājiem uz dažiem nepieciešamiem uzlabojumiem trasē un tās teritorijā. Sapulciņa sāk ar to, ka paldies jums par darbu, jo parasti mums šis saraksts ir ļoti garš, bet šoreiz mums ir, ja nemaldos, kādas lietas 8 apmēram, ko viņi varētu ieteikt, ko pamainīt. Taču RA Events savā maksimālismā uz tāfeles sarakstīja vēl vairāk nekā 70 punktus, kuros var veikt uzlabojumus līdz sacensību rītam. Mēs viņam izgājām cauri, un papildus tām mūsu lietām mēs paspējām novērst pilnīgi visu, ko viņi bija ierakstījuši tajā sarakstiņā, uz ko viņi pat necerēja. Tie vairāk bija kā ieteikumi, lai par ko mēs domātu nākotnē. Personīgais nogurums tika atstāts otrajā plānā, darbi sadalīti prioritātēs, un līdz sacensību dienas rītam lielākā daļa no tiem ir paveikti. Visspilgtāk es noteikti atceros nakti uz sestdienu pirms pasākums sākās, kad šķiet mēs atstājām teritoriju 4 no rīta un 6 jau bija jābūt atpakaļ, un jābūt atpakaļ tādā stāvoklī, ka tu esi pilnīgi gatavs strādāt un novērst visas lietas un būt gatavs jebkurām situācijai. Sestdienas rīts pienāk kluss, mierīgs un ar oktobra sākumam netipiski labiem laika apstākļiem. Azartiskākie līdzjutēji jau 8 no rīta ieņēmuši labākās vietas tribīnēs un gaida startu. Pirmie treniņu apļus veic čempionāta līderi, un tikai tagad visi pa īstam saprot, ka šis ir pasaules līmeņa pasākums. Te gāž mūsu čaļi Reinis Nitišs, Jānis Baumanis, tepat Pēters Solbergs, kurš uzvarējis gan pasaules čempionātu rallijā, gan rallycrossā. Tepat Sebastians Lēps, kuru ar 9 rallija čempiona tituliem pazīst visa motoru pasaule. Arī jauniešu YouTube zvaigzne Kens Bloks, kura video internetā noskatās 10 miljonu reižu. It kā jau mēs zinājām, ka viņi te būs, bet kad redzi to visu acu priekšā, saproti, ka esi liecinieks vēsturiskam brīdim motoru sporta pasaulē. The truck is technical, it's not very fast, but interesting to ride. Of course, there is jumps on the boat, and you can see that other car which is coming there, so it's pretty nice. Like normally we don't see what the other guy is doing, but there you can see and you can race a bit when you're coming exit of the choker. It's very cool to see sort of how technical this track was, and it was a lot of fun to drive. It's impressive to build a track like this and make it this good on the first try.
And I think they have showed that it's possible to make rallycross tracks and create a rallycross track and still make it very good with a good rhythm. The track in Riga is fantastic, you know. I think it's one of the best. You know, they have no dust and everything have been perfect. But I also think, you know, since we came here and arrived, you know, they've done good promotion on the airport. They picked us up from the airport. You know, everything have been very good. So I mean, if I'm going to give a point for the Latvian track and the organizer is 10 out of 10. Taču Mērfija likums nosaka, ja tu domā, ka viss ir kārtībā, tu vienkārši kaut ko neesi pamanījis. Sacensību otrā diena pienāk ar pamatīgu lietu. Vējš un augstums ir tāds, ka nebūtu brīnums, ja skatītāji izvēlētos izšķirošās cīņas vērot no viesistabas dīvāna, nevis brīvdabas tribīnēm. Taču bruņojušies ar kolorītiem lietusmēteļiem, skatītāji sānu pie sāna piepilda trases malas. Tas, kas šeit notiek, es baudu. Es vienkārši baudu un kaifoju. It's extremely cool to see, even if it's raining. Liels prieks, kad Latvijā ir šāda līmeņa pasākums. Tu visu redzi, visus labākos momentus nepaliek neko garām, tā kā baigi jauki. Jebkuru klasi skatoties, ir tiešām interesanti. Atmosfēra ir pagaidām šodien fantastiskākā, kāda ir bijusi. Pat valsts prezidents un premjers ierodas trasē, lai klātienē vērotu augstākās raudzes sacensības. Lietus nerimstas un peļķes gan trasē, gan tās teritorijā kļūst arvien lielākas. Lai arī sūkņi strādā ar pilnu jaudu, 1. un 3. trases līkums kļūst par īstu izaicinājumu pilotiem. Neparedzētā apstākļu maiņa pieķer snaužam pat pieredzējušākos. Solberga auto aizsvīst loks un viņš avarē. Hansens saslīd un teju kā Kerlingā izsit no trases savu komandas biedru Lēbu. Sportisko notikumu attīstība trasē nav paredzama, bet ārpus tās cīņu ar stihiju turpina vairākas tehnisko cilvēku vienības, kas rūpējas par to, lai stāvošu ūdens daudzums servisa parkā skatītāju zonās un arī trasē nesasniegtu kritisku robežu. Šodien ir mazliet mitri. Fonā strādā dažādi interesanti tehnika, ūdens, plūdi, bet atkal cilvēki ir, situācija ir normāla. No rīta bija mazliet trakāk, bet tagad jau sākam tikt galā. Neskatoties uz izaicinošajiem laika apstākļiem un neparedzamajiem notikumiem trasē, piķernieki kļūst par mājvietu leģendārā Sebastiana Lēba pirmajai uzvarai pasaules rallycrossā. Un to viņš velta latvietim, savam galvenajam mehāniķim Mārtiņam Zūlim. It was just a great weekend. Happy for my mechanica. My chief mechanica is from here, so he is pushing since the start of the season to try to get a win, and he gets it at home. So I'm very happy for him, happy for all the team. I have seen, you know, many new organizers, but I have never seen such a new organizer on this level together with the track. For me, this race is a good benchmark for the rest, how they should do it. You know, there's been a huge amount of fans that came out this weekend. I was really impressed by how filled the stands were. It was very cool to see such a big turnout and so many knowledgeable fans. The branding and the way everything has just been done so nicely, every detail has been thought of. So I think it's big congratulations to the organisers for I know what's been a lot of hard work to get it all ready. From when we came here in July 2015 for the launch of this event was very good, very well organised and very smooth, and every step of the preparation and planning since then until right now at the end of the event has been just clear, very detailed. The organiser's not afraid to ask questions if they don't know things, so you can work with them and bring them up to speed on areas they feel they're not experienced in. There's nothing to fault except the weather. Laikapstākļi bija tādi, kādi bija, bet mēs esam zinām šobrīd pilnīgi droši, kas notiek, kad trasa ir sausa un kas notiek, kad trasa ir pilnīgi izliejusi. Mēs to zinām, un mēs līdz šim to nezinājām, un viss izturēja. CSDD ir uzbūvējuši fantastisku trasu, viss te ir kārtībā, un tas ir arī droši pamats nākotnē. And for me, Bikinieki here in Riga has set the level one step higher again. Sacensības Rīgā atstāja iespaidu ne tikai uz tiem, kuri pildīja skatītāju, dalībnieku vai darbinieku rindas. 2016. gada nogalē Neste World RX of Latvija saņēma Rīgas sporta laureāta balvu un tika atzīts par gada sporta notikumu Latvijā. Bet jau 2017. gada janvārī tika pagodināts ar oficiālu FIA vērtējumu kā labākais pasaules rallycrossa posms 2016. gada sezonā.
Visi mani kolēģi Rai-Vents vienkārši izdarīja fantastisku darbu, kā arī visi mūsu pakalpojumu sniedzēji nākamie, kas ir ārpus Rai-Vents. Ik viens cilvēks, kas strādāja objektā, izdarīja fantastisku darbu. Tas jautājums droši vien beigās ir, kas tālāk un ko tālāk. Pie šī brīža situācijas, kā attīstās rallycross, mans sapnis ir, ka rallycross Latvijā vēl notiks daudz gadus. Un pie tā es ļoti cītīgi strādāšu. Un otra lieta, ka, protams, atkāpes nav nekādas. Mums jāturpina būt labākajiem un jānostiprina savas pozīcijas un jāpalīdz arī augt visam pārējiem čempionātam, jo to mēs redzam šodien jau, ka tas ir nesis augļus, arī pārējās sacensības ir sasparojušās. Un es domāju, un es ceru, ka mūsu ieguldītais darbs pacels visus pasaules čempionātu augstākā līmenī.